Sveiciens visiem no premiumoptikas.lv vasarā no šautuves Taurs. Mūsu šīsdienas uzdevums ir tāds, ka mums ir vajadzīgs ievadīt balstiskos datus, paskatīties, cik viegli tas ir izdarāms un, protams, kā tas strādā. Tātad mums ir vajadzīgs ļoti precīzi sodas ātrums, un tātad mums starp stobru un optikas centru vajag atrast attālumu. Un tātad tas mums ir 55 mm. Ejam iekšā izvēlē. Un tālāk tātad uzējam virsū uz simboliņu, kas ir ierocis. Tīkliņu varam izvēlēties, piešaut un balstisko kalkulātoru varam izvēlēties. Tātad mēs viņu aktivizējam, uzspiežot virsū. Tālāk tātad mēs varam izvēlēties simbolu. Simbolu mēs izvēlēsimies iksiņu. Krāsu mēs varam izvēlēsimies. Lai būtu tā pati baltā. Te viss ir uzcilis, mums ir sarkanais krāsa režīms. Tālāk mēs ejam uz settingiem. Mums ir vajadzīgi augstums. Un augstums mums ir, te interesants tās kalkulātoriņš blakus ir 50, tā 5. Es tiešām nezinu, kā tas meņo darbojās. Render nāc saliec. Yeah. Tik vajadzīgas programmēšanas prasmes. Interesants, jā. Tā ripiņa un vispārējais ir ļoti atsaucīgs, bet problēma ir, tev vajag sanāk height, kā tev vajag 55, ja? Jā. Tā, 5,5, ja? Jā. Arī interesanti, ka, pieņemsim, viņi ieliek centimetros iekšā, nevis milimetros. Un šoreiz būs kā piešaut balstisko kalkulātoru ar Raineru. Jā, tā ideja tāda, ka tu uzspiedi virsū uz to konkrēto, ko tev vajag, un tad tu pēc tam tādā kalkulatorā raksti iekšā staigā par tiem cipariem. Tā ir 140 greini, un tad tu pēc tam gribi akceptēt viņu, tad tu ej uz enter, tu uzspied enter, viņš tagad tas pazūd zilais labajā pusē, viņš ir pa vidu, un tad ejam tālāk, un tad rādās tagad reku lodes ātrums. Tā 805. Uzspiežot vienreiz virsū, viņš atrod vaļā atkal reku zilo labajā pusē. Tagad mēs staigājam atkal par to klaviatūru. 800. Jā, nu redz, viņš to sākuma viņš iedod vieninieku, kas tev tur stāv. Tas nozīmē, tev no sākuma ir jānodzēš vieninieks, un tad tikai tu vari rakstīt. Tā es teiktu tā, ka ļoti īpatnēja izvēle, kāpēc tā darīt. Nu, katram ir savs, varbūt viņiem patīk labāk tā, un domāju, gan jau, kad ja piešaujās, tad nav tik sarežģīti, bet tas pirmais ir tāds, jā, ļoti īpatnē. Zin kā, tur, kā parasti saka, ka Amerika ir atklāta, jā, nevajag jaunu atklāt, jā, ne tā, bet, nu, labi. Tad atkal uzspiežam virsū, ok, viņš atturās vaļā zilais labajā pusē, tad mēs nodzēšam, kas tur viss ir virsū. Zin kā, šobrīd liela atbildība, ja mēs nepareizi savadam datus un sakam, ka nevar trāpīt pa mēķi, tad mēs... Es gan, ka nestrādā ierīts, liela atbildība. Tā, labi, nu, tagad viss ir. Jā, nu tāds čakars ir, bet atkal no otras puses tev dzīvē vienreiz tas ir jāizdara. Nu, ja tu šauji ar vienām patronām, labi, ja tev ir vairāks, tu vairākas reizes viņas piešauji, nu, savadi vairākām lodēm, un tad pēc tam tikai izmēra attālumu un viss ir gatavs. Tā kā, nu, idejiski sanāk, ka iestars var nākt un bliest. Ir ļoti svarīgs mednieka aprīkojums, un, manuprāt, vissvarīgākā detaļa ir tieši termokamera. Un kā tu domā, kāda ir tava ideālā termokamera? Kāda lēca, kāds izmērs svars ar attālmērītāju bez, kāda izšķirtspēja, kāds ekrāns, kāds akumulators un, protams, kādās distancēs un kādā budžetā tev ir nepieciešama šī lieta. Lai to visu uzzinātu, sazinies ar premiumoptikas.lv. Mēs aizbrauksim pie tevis, parādīsim ar veselu klēpi dažādu produktu, un tu varēsi izvēlēties savu vislabāko termokameru. Bet tagad gan turpini skatīties video. Esam dabūjuši korekciju. Ir, jā. Nu. Viestur, rādi klasi. Nu labi, nu tad mēģinam. Ir. Nu ko, esam veiksmīgi tikuši galā ar balstisko kalkulātoru Tentec Oryx tēmeklim, nipnākajiem no visas sērijas. Mana pacietība beidzās, tāpēc Rainers pieslēdzās klāt un tika galā ar tabuliņu. Redzēsiet, tā tabuliņa nav tā kā visiem citiem. Tik galā var, tā ir ļoti laba lieta. Viens klifiņš bija. Tad, kad mēs gribējām izmērīt attālumu, nekas neizdevās, domājam, ka kājas traucē, arī neizdevās, domājam, ka varbūt arī gaišā dienas laikā saulē grūti izmērīt, arī ne. Izrādās viens knifs, ieslēdziet un izslēdziet, laikam acīm redzot tā gadās, tad viņš uzkarās un nevar izmērīt, un viss izdevās, un 300 metros gumit gar zemi, tā kā viss super. Ja tev vajag Tentec, droši sazinies ar mums. Pie mums var iegādāties, pie mums var piešaut un arī savadīt balstiskos datus un rodās kādi jautājumi, droši sazinies ar mums.